Nākamā detaļa, ko es pārdevu no savu ričuku, ir stūri. Pārdevu pa 50 eiro. Tā ir 4 mēnešus lietot un pa lielam ir kā jauna. Un es vienkārši vēlējos jaunus parametrus stūrei, tāpēc es arī ieliku to pārdot un es varu mazliet pastāstīt. Ir 3 svarīgākie parametri stūrei, ko skatās. Augstums, grādi uz aizmuguri un grādi uz augšu. Šai stūrei ir 9,5 augstums, tas ir diezgan liels augstums. Vidēji mūsdienās cilvēki brauc ar 9 colu augstām stūrēm, un pirms 5-10 gadiem tas bija 7 cols, un tās jau bija pus no šitās. Nākamais ir šie grādi uz aizmuguri, kur stūri ir tā kā vērst uz tevi. Šai stūrei grādi ir 11, un nākamie grādi ir uz augšu. Šai stūrei, ja nemaldos, bija 3 grādi uz augšu. Tādi ir tie svarīgākie parametri. Vispārīgi BMX stūrs apmēram maksā no 50 līdz 80 eiro. Tā stūra, kur es vēlos pirkt, maksā 80 eiro, bet par chromētu stūri jāpiemaksā 15 eiro, līdz ar to nākamā stūra būs 94 eiro. Bet to jau tu redzēsi, kad es viņu saņemšu. Tagad iesaiņosim jaunajam īpašniekam, rīt nodosim kurjeram, un tad jau varēsim pasūtīt nākamo. Un redz kā, to detaļu, ko es negaidīju, ka es pārdošu tik ātri, reka pārdevu otro, vēl ir palikuši abi rati. Uz priekšējā rati ir 2 džeki pieteikušies, viņi apgaida uz algu, tad skatīsimies, kurš uzvarēs sacensībās, kurš pirmais piķi dabūs. Bet idejiski tagad skatāmies, kādu stūru pirksim un lēnām pārdodam tās detaļas, lai varam nākamās pirkt.